Nu, šodien es braucu uz Zilupi. Zilupe ir tāds garākais vispār ceļš, ko var veikt ar vilcienu no Rīgas, Latvijas robežās. 4,5 stundas ir jābrauc, aptuveni 300 km. Lai gan arī ir, pieņemsim, Indra, kas ir 300 km attālumā, bet tur ir jābrauc 3 stundas 40 minūtes aptuveni. Bet līdz Zilupei ir 4,5 stundas ceļš. Tagad ir pirmdiena 9:30 no rīta, būs pirmais vilciens uz Zilupi, un tad otrais ir 5 vakarā. Tātad uz to galu iet vilcieni tikai 2 reizes dienā. Vispār ar šo es sāku savu 3 dienu Latgales tūri. Šoreiz es diezgan cītīgi izplānoju visas pieturas, jo reto reisu dēļ bija jāsaprot, kur es varu tikt, kur es nevaru tikt, kur es paspēšu, kur es nepaspēšu. Lai nav tā, ka es varu dienā apskatīt tikai vienu pieturu. Es dažas vietas izbraukšu arī ar autobusu, tāpēc, ka vienkārši man citādāk pilnīgi nekādīgi nesanāk. Bet es, protams, ka braukšu tikai uz tām vietām, kur ir tā stācija. Un uz tām vietām ir iespējams aizbraukt ar vilcienu, vienkārši tas nav iespējams man tieši šajā dienā un tajā laikā. Līdz ar to, jā, šodien tad man ir izplānotas 4 vietas. Rīt arī 4 vai 5 un parīt arī tāpat. Un tad katrai dienai būs savs video, lai tie nav ļoti, ļoti gari. Un lielākais uztraukums ir tieši autobusi, tāpēc, ka pie vilciena es esmu pieradusi, tur viss ir skaidrs, stacijas atrast ir ļoti viegli, orientēties ļoti vienkārši. Plus es esmu izbraukājis tik daudz vietas, ka, man liekas, vilcienu pārzina diezgan labi. Bet autobuss jau ir cita lieta, tāpēc, ka ne visos, pieņemsim, mazajos ciematos ir tāda kā autoosta, tur būs vienkārši autobusa pieturā, un ja tu tur nekad neesi bijis, atrast autobusa pieturu, var būt tāds kā izaicinājums, bet es skatīšos. Tā kā jā, braucam 4,5 stundas ceļā, es esmu pusstundu ātrāk, vilciens jau ir klāt. Vilciens jau gaida, tāpēc iešu sēsties. Tā, 4,5 stundas vilcienā, un es esmu Zilupē. Protams, ka uzreiz izkāpjot no vilciena, visur apkārt ir žogs, izeja tikai pa vienu pusi uz stacijas ēku, jo ir muitas zona. Bija arī 2 robežsargi, bet nevienu nepārbaudīja, vienkārši stāvēja, skatījās, kas pa cilvēkiem tad ir atbraukuši. Vilciens bija līdz Rēzeknei pilnībā pilns, un šeit kopā ar mani izkāpa arī diezgan cilvēki un pat arī ārzemnieki ar čemodāniem. Līdz ar to bija diezgan pilns tas vilciens. Zilupē ir kafejnīca, kur ir kafejnīca Latgale. Ir arī veikals, tops, un droši vien gan jau vēl kāds. Vispār man Zilupē ir tikai bišķiņ vairāk kā stunda laika, jo pēc tās vairāk kā stundas tad brauks arī tas pats vilciens atpakaļ, ar kuru es esmu atbraukusi. Un tad jau es aizbraukšu līdz Briģiem. Domāju, ka Zilupē stunda ir nedaudz pamaz. Man liekas, ka es būtu priecīgāk, ja man būtu 2 stundas laika. Bet, kā ir, tā ir. Citu variantu tā diži nav man pagaidām.
Zilupē ir pāris baznīcas, ko apskatīt, ir arī kapliča un ir arī parks, kā arī mājražotāji, pie kuriem ir iespējams aiziet. Bet Turisma informācijas centrs piedāvā arī izbraukumus tā kā pa apkārtni, un tad vai no ar riteni, vai no ar mašīnu, tad var braukāt kaut kur vairāk apkārt un apskatīt, kas ir vēl šeit novadā. Es esmu pienākusi klāt pie Zilupes atpūtas parka. Tas bija, 4 minūšu gājiens no stacijas. Tā arī es iziešu kaut kādu lociņu līdz ūdenstilpnei, kas ir šeit Zilupē. Man liekas, tur varētu būt ļoti labs skats. Un tad apskatīšu visu, kas ir pa ceļam. Un tad iešu atpakaļ uz vilcienu staciju. Man liekas, ka tādējādi es vienīgi palaidīšu garām vienu baznīcu, bet tā kaut kā lielākoties visu citu es redzēšu. Vispār es gribēju uz Zilupi, jo es te nekad neesmu bijusi. Un vispār tāda tālākā Latgales mala, kuras esmu bijusi, ir Dagda. Un tāpēc vienkārši gribēju atbraukt, paskatīties, kāda te ir atmosfēra un kā te vispār izskatās. Un kā šeit vispār ir. Un vispār ceļš līdz šejienei bija tāds ļoti mežains, un tā sajūta tāda, ka tu vienmēr brauc, tu visu laiku brauc cauri mežam, viss ir zaļš, zaļš, zaļš. Tad ir kaut kāds ciemats neliels, un tad atkal vilciens brauc visu laiku cauri mežam. Tā, es esmu tikusi līdz upei, un tas staigās tā ārķis gar krastu. Nezinu, vai var redzēt, viņš ir kaut kur tur, rekur. Un te pāri upei ir soliņi un peldvieta, pontons tāds koka, tur lapenīte. Skaisti. Ļoti forši. Šis ir Zilupas Hess aizsprosts, jo kartē es nesapratu, kas tas bija, nebija rakstīts, tad tagad vismaz zinu. Es esmu uz laipiņas, forši, ūdens apkārt, un te var lekt ūdenī, peldēties. Super forši. Šodien Zilupē izklausās visi ļoti aktīvi, pļauj zāli. Beidzot arī ir labs laiks, iepriekš visu laiku lija. Tā, un es esmu arī tikusi līdz kapličai. Maziņa, skaista ēka. Viņa ir tieši pie Zilupas robežas. Tepat ir Zilupas zīme. Man ir palikusi vēl pēdējā pusstunda pa Zilupi, un tad tālāk es braucu uz Briģiem. Manuprāt, stunda vienkārši ir pamaz, tāpēc, ka ir jāskrien cauri visam. Ja grib vēl kaut kur pasēdēt, pabaudīt kaut vai pie tās Hessa ūdenskrātuves, ļoti gribējās vienkārši mierīgi pasēdēt, paskatīties uz ūdeni, tad būtu foršāk kādas 2-3 stundas. Būtu ļoti super, vēl varētu aiziet uz kafejnīcu vai uz veikalu, bet, lai izskrietu cauri visiem turisma objektiem un kopumā
vispār tā izprastu un saprastu to Zilupes atmosfēru, varbūt pat, ka pietiek. Bet, prasīties prasījās, nedaudz vairāk, nedaudz ilgāk. Kopumā jau man patīk. Vispār es pamanīju, ka ir daudz bērnu laukumiņu. Tātad ir izbūvēti atpūtas laukumi, atpūtas vietas. Ir tāpat kafejnīca, ir veikals. Tādā ziņā nekā netrūkst. Ir labs ceļš, izbruģētas ietves. Ļoti arī mierīgi, bet tāpat laikā cilvēkus jūt, viņi šeit ir. Kaut kādā mazākā sānieliņā ieejot, protams, atkal mazāk. Bet stacijas tūmā atkal cilvēku bija diezgan daudz. Jā, mazas mājiņas, privātmājas pārsvarā, vai arī nelielas tādas daudzdzīvokļu mājas. Kur vēl ir arī tāds sporta laukums, vēl bērnu laukumiņš, un pieņemu, ka tur arī ir skola, bērnu dārzs un forši. Es esmu Briģu stacijā. Šeit gan izskatās tā bišķi bailīgi, vienkārši beža vidū mēs esam apstājušies, bet tā īsti nav taisnība, jāpaiet kādas minūtes, 4-5, un tad arī jau būs ciemata mala. Briģos man arī ir stunda, bet te man liekas, ka varētu pietikt. Kartē es šeit neredzēju ne veikalu, ne kafejnīcu, tā kā nekas nebija atzīmēts. Bet redzu, ka kartē ir baznīca. Es aiziešu līdz tai baznīcai un tad iešu līdz autobusu pieturai. Un sanāk, ka tas ceļš ies cauri visu ciematu. Šeit iet, protams, tikai reģionālais transports. Tāpēc, meklēšu kaut kur, pa kurien viņš iet. Viņš iet pa galveno šoseju, kas iet cauri ciematam. Tā kā Google Maps tas viss ir atzīmēts, kur tieši ir pieturas. Es ceru, ka tur viss atzīmēts ir pareizi. Iešu meklēt. Protams, žēl, ka man ir šajā 3 dienu ceļojumā jābrauc ar tiem autobusiem. Galīgi negribējās, bet, šis vilciens bija pēdējais šodien, ar ko es izbraucu, un ir tikai pār 4, un tad es vienkārši jau būtu noslēgusi savu dienu, bet es tā negribēju, es tāpat vēlējos šajās dienās arī to kvantitāti un apbraukāt pēc iespējas vairāk, ja jau man ir iespēja 3 dienas braukt pa Latgali, tad tas ir jāizmanto, un tāpēc es izvēlējos šodien vēl uz Ludzu aizbraukt, un tad pēc tam pēc Ludzas arī ar autobusu, jo vilcienu vienkārši vairs nav šodien, tad ar autobusu līdz Rēzeknei, kur man arī ir naktsmītnes. Jā, tā ceļošana ar autobusiem, bet arī ar vilcienu. Vilciens arī kaut kad kaut kas var notikt, un vilciens var neizbraukt, tas reises var, piemēram, nebraukt, jā. Un tā kā es esmu šeit tālu no mājām, tad man, protams, ka ir nedaudz uztraukums un bailes, jo vienkārši es varu palikt kaut kur. Vienmēr ir tāda iespēja, ka var palikt vienkārši kaut kur. Tīpaši, ja sabiedriskais iet tik ļoti reti, un vēl es braukāju caur ciemiem, kuros nav nekādu naktsmītņu pieejamu, tāpēc ir kaut kāds tāds risks tajā visā. Starp citu, šeit ļoti skaisti lauki, skaists lauku ceļš līdz ciematam. Jā, un man vienīgi ir paveicies, ka man Rēzeknē dzīvo draudzene, un tad es uzreiz jau viņai teicu, ka ja es te kaut kur pazudīšu, tad viņai būs man jābrauc pakaļ. Un vismaz tad es jūtos daudz drošāk uzreiz, ka man ir kaut kāds cilvēks, kam var piezvanīt un ar kuru varēs sarunāt kaut ko, ja būs kaut kāds ČP.
Bet, kā jau es arī teicu, es ar autobusu braucu tikai uz tādām vietām, kurās ir tā dzelzceļa pietura, un ar vilcienu tur aizbraukt var. Uz Ludzu, uz Rēzekni, protams, ka var. Vienkārši reti. Rītdien man būs diezgan skumji, jo no 5 braucieniem tikai 1 būs ar vilcienu. Tieši tāpēc, ka šajā Zilupes pusē vilciens iet tikai 2 reizes dienā. Un, pieņemsim, virzienā no Zilupes uz Rīgu ir 5 no rīta un 4 pa dienu. Viss, tie ir 2 vienīgie. Bet parīt atkal, tā kā es došos virzienā uz Daugavpili, tad tur vilcieni iet biežāk, un tur man visi 4 braucieni ir ar vilcienu. Vienkārši jāņem vērā, ka šī te Zilupes puse no Rēzeknes līdz Zilupei ir grūti izbraucamā, tikai vienīgi ar vilcienu. Cik tas skaisti ainaviski lauki. Ļoti skaisti. Bieži ir iespēja būt blakus tik skaistiem laukiem. Man ļoti patīk. Tā ir tā kā eksotika. Dzīvojot Rīgā, šī ir eksotika. Šī skata dēļ vien ir vērts aizbraukt uz šo staciju. Superīgi. Es esmu nonākusi līdz ciema malai. Un sanāk, ka faktiski Briģu baznīca ir jau aiz Briģu robežas. Un šeit ir arī pietura. Bet vēl viena pietura būs kā tālāk uz atpakaļu. Es iešu tur uz atpakaļ, lai varētu iziet tad cauri visam ciematam. Te tikai apskatīšu baznīcu. Tad ceru, ka es to nākošo pieturu atradīšu. Tā, man rāda ir 13 minūtes man jāiet līdz pieturai, bet man ir vairāk laika, tāpēc es vēl dabūšu iziet kādu lociņu cauri ciematam. Kopumā te tālāk viss arī izskatās ļoti reliefains, tāpēc interesanti, tā ainava tāda forša. Domāju, vai braukšu šeit turistā, gan jau, ka nē. Tā, un atkal stārķīši, tā ir priekš rekordi veseli 2. Tādā turismā te īsti nav ko darīt, bet paskatīties reliefainu lauku ainavu, jā, var. Kas diez ir šeit? Jāiet paskatīties. Tas ir tautas nams. Tas ir Briģu tautas nams. Un te aiz tautas nama izskatās, ka varētu būt tāds tā kā parciņš. Laikam, jo es redzu soliņus. Jā, kaut kādi soliņi tur tālumā ir. Jā, un izpļautas taciņas. Izskatās tādā vairāk apdzīvotā Briģu vietā, kur ir arī vairāk ieliņu, jo iepriekš sanāk, ka bija tikai šī galvenā iela, kas ir arī šoseja. Tur, protams, nav arī ietvju, bet nav arī nekāda baigā satiksme. Un tad te jau izskatās, ka ir arī skoliņa vai bērnu dārs. Un vispār jau interesantas lietas notiek šeit, Latgalē, kas man nebija notikušas pirms tam, jo cik es šeit esmu 2 stundas tikai. Un tā, man zvana modinātājs, kas nozīmē, ka pēc pusstundas man ir transports, bet es esmu 5 minūšu attālumā no autobusa. Un tātad šeit es izraisu cilvēkiem kaut kādas reakcijas,
Tāpēc, ka noteikti tas bija kā Zilupē Briģos, kur visi visus pazīst, tie ir ļoti mazi ciematiņi. Protams, ka visi uzreiz saprot, ka es esmu svešā. Bet tās reakcijas ir pagaidām pusi uz pusi, jo viena sieviete man bija pagājis garām un kaut ko noburkšķēja. Es vēl ar 2 kamerām, tur mikrofonu, nezinu, par ko viņi burkšķēja, vai par manu izskatu, vai par manām kamerām, vai ko. Tad bija te Briģos viens vīrietis, kurš ieraudzīja mani ar kameru. Viņš savā laukā strādāja un prasīja, vai vajag kādu kadru uzņemt. Es teicu, nē, paldies. Tad šeit Briģos arī bija viena tantiņa, kas es fotografēju viņas māju, un viņa uzsita pa logu. Lai es nefotografēju viņu droši vien, bet viņa jau tur nebūs redzama. Un tagad, kad es šeit gāju pa šoseju, es esmu vēl pie tam ar lielo somu tagad. Tā kā es palieku 2 naktis, protams, man vajadzīga lielāka soma, un tad es vēl jau vairāk izskatos pēc turista vai pēc kaut kāda, nezinu, pārgājienu cilvēka. Un viens vīrietis, ārzemnieks, brauca ar riteni, viņam vispār bija kaut kādas 3 somas, un vēl viss ritenis nokrauts ar visu kaut ko, un viņš man brauca garām, un viņš man pasveicināja hello. Es viņu arī pasveicināju pretī hello. Tā kā viņš noteikti domāja, ka es arī esmu tāds pats turists, tā kā viņš visdrīzākais, ka ārzemniece. Un, pie nekā tāda es neesmu pieradusi, jo līdz tam man nereizi vispār nav bijusi nekāda reakcija no cilvēkiem. Un tāpēc man nedaudz bail iedomāties, kas man priekšā gaida, ja šīs ir pirmās 2 stundas Latgalē. Tā, es esmu atradusi savu autobusu pieturu. Cerams, ka viņš šeit būs. Bet ļoti labi, ka es redzēju vienu autobusu, kas bija pabraucis garām uz Zilupas pusi, un tad es zinu, kā viņi izskatās. Tā, Lūdza 16.25, jap, viss ir pareizi. Te es arī nesaprotu otrā pusē, piemēram, ir pieturvietā ar jumtiņu, piemēram, vairāk labi iekārtota. Šeit ir tikai soliņš. Lai gan no šejienes tu brauc Rīgas virzienā, Ludzas virzienā, kas ir garāks brauciens, nekā, pieņemsim, tur aizbraukt līdz Zilupei. Nezinu, kur loģika. Nedaudz man brīģi parādījās tādi nedaudz izmiruši. Kaut kā prasījās nedaudz vairāk sakārtot dažās vietās, lai gan tāpat var redzēt, ka kaut kādas naudiņas ir ieguldītas, šis tas ir atjaunots, ap dārziņš skola, nezinu, izglītības iestāde, kura bija tur ap to, kā viss ir kārtībā, ap tautas namu arī viss ir kārtībā, bet kaut kur pagalmos, tā kā liekas, ka vajadzētu vēl ir ko darīt, Cilvēku ļoti maz, vispār gandrīz nav, ļoti maz. Šoseja arī tāda nevisai aktīva. Redzēt tā arī īsti baigi nav ko. Domāju, ka vietējiem iedzīvotājiem varētu būt diezgan grūti šeit. Bet pozitīvi ir tas, ka stācija ir. Tāpēc, ka šī ir pietiekami apdzīvota vieta, viņa nav tik maza. Un tad līdz ar to ir iespējams aizbraukt uz kaut kādām lielākām pilsētām, iepirkties, izklaidēties un tā. Kaut kāda dzīve jau tur notiek, bet tāda, man liekas, ļoti minimāla. Viss, braukšu tālāk uz Ludzu. Starp citu, Ludzā es esmu bijusi. Līdz ar to tas, ka es tagad tur būšu īsu laiciņu, man tā kā nesatrauc. Es tagad braucot autobusu aptuveni paskatīšos, ko es gribētu apskatīt vēlreiz. Tā. Un izstaigāt kaut kādas tādas vietiņas, kuras varbūt es esmu aizmirsusi, vai kaut kādas top
kuras pēc sajūtām man tagad gribēsies vairāk redzēt. Bet uz Ludzu es jau tagad uzreiz varu pateikt, ka tur ir vērts braukt, un tur ir vērts braukt uz dienu vai uz pusi dienas, tāpēc, ka tur ir ko redzēt, tur ir kur staigāt, tur ir ļoti smuki. Tur ir ko darīt, noteikti. Uz Ludzu ir jābrauc uz ilgāku laiku. Es esmu Ludzā. Veiksmīgi tiku, viss izrādās, ka saprotu arī autobusus. Esmu gan pazaudējusi 10 minūtes laika, tāpēc, ka bija ceļa remonts un stāvējām pie Luksfora. Un tas arī tāpēc man patīk vilcieni, ka praktiski tu zini, ka tu minūtē būs tajā laikā, kad ir paredzēts. Protams, viss kaut kas jau var notikt, bet lielākoties jau nenotiek, lielākoties ir viss kārtībā. Bet autobusu atkal ietekmē jebkuri ceļa darbi. Tā, šeit man tagad jau ir nepilna pusotra stunda. Es noteikti izstaigāšu pavisam mazāko daļu, parādīšos, nezinu, kaut kādu 5. daļu no Ludzas varbūt. Jo šeit tomēr tiešām ir tik daudz ko darīt, tik daudz ko redzēt. Visforšākais, ka te ir tik daudz ezeru apkārt, te ir tik daudz ūdens. Un šeit noteikti ir jābrauc un jābauda. Ludza ir ļoti forša. Te es esmu pie Pilsdrupām. Man liekas, vienas arī no retajām Latvijā, kuras ir tik lielā laukā. Un tā kā kalna augšā, kalna galā. Tieši tuvu baznīcai tepat arī tā pagriezīšu otru skatu. Kur tur arī aiz kokiem baznīca, bišķiņ var redzēt. Tā, un te jau arī ir, kur ir ezers. Baznīca paliek te pa labi. Ludzā ir arī ļoti foršs amatnieku centrs un arī iesaku apmeklēt, tad, kad viņš ir vaļā. Un tur ir iekšā arī veikaliņš un visu kaut kādu tur ekspozīciju var apskatīties. Arī pēdējā reize, kad te biju forši iepirkos, bija visādas labas preces. Cik forši te ir arī supdēļu un laivu noma. Ļoti labi. Tā ir arī Ludzas novada pētniecības muzejs, tagad ir cieti, bet
noteikti iesaku apmeklēt. Mums te arī draugi svinēja kāzas, bija ļoti forši. Un tur ir daudz ekspozīciju, daudz vairāk sēkas, un tur ir tiešām ļoti interesanti izstaigāt, apskatīties. Muzejam ir liela teritorija, tur var staigāt gan ārā, gan iekšā, tur ieskatīties katrā mājiņā, un tad ir arī tur ekspozīciju zāles. Mums tur arī ir diezgan ilgi un daudz ko darīt. Tā, un te ir arī tāds pontonu tilts, par kuru var iet pār ezeram. Skaistas renovētas daudz dzīvokļu mājas, arī viņi ir. Ļoti jauki. Nu, es esmu Rēzeknē, arī veiksmīgi tikusi, viss kārtībā. Vienīgi autobusa šoferis neko nesaprata par manu mobīlī biļeti. Parasti reģionos bieži vien ir tā, ka mobīlī nemaz nevar nopirkt biļeti, jo tā ir jāpērk tikai pie šofera, un tā var būt, bet tā kā tagad es satraucos, ka tas bija Ludzas pilnīgi pēdējais transports, es domāju, paskatīšos vīru mobilijā, varbūt pie reizes pierezervēt sev biļeti nopirkt, lai man ir nodrošināta vieta, ja nu ir pilns transports. Un varēja, biļeti nopirkt varēja, bet šofers nebija priecīgs, tāpēc, ka viņam nemaz nebija skenera, ar ko viņu noskanēt. Un tāpat viņš man atļāva braukt. Bet viņš arī teica, ka es esmu pārmaksājusi, jo pie viņa biļeti ir vai no eiro 70, vai eiro 80, bet mobilijā viņi maksā 2,20. Tad viņš man teica, lai es viņiem sūdzoties un prasot, kāpēc ir tik dārgi. Nu, un tad tagad man nepilnu 10 minūšu attālumā ir dzīvoklīts, ko es esmu norezervējusi. Es meklēju speciāli tādu, kas ir tuvu autoostai, lai man nav tālu jāiet, jo rītdien man brauciens no Rēzeknes arī ir no autoostas. Dzīvoklīts izmaksāja 40 eiro. Tā, protams, nav ļoti maza summa, bet var Rēzeknē arī dabūt lētāk. Un var arī zem 20 eiro, bet tad tā būs tikai istaba. Tur nebūs privātā sava vannas istaba un virtuve, bet koplietošanas. Bet tā kā man līdz ar tehniku un kameras, es negribēju kaut kādu tādu naktsmītni ar koplietošanas telpām. Un plus es gribēju arī konkrētu lokāciju, kāda man ir labāk un ērtāk. Tad līdz ar to arī pa lielam šis bija tas variants, kuru es izvēlējos. Viļānu ielā 2. Vienkārši nomas vienistabas dzīvoklītis. Nu, es esmu dzīvoklītī, veiksmīgi tikusi iekšā. Te ir ļoti skaisti, ļoti forši. Moderns remonts. Un tad tepat blakus, šeit pulk nevar redzēt, bet tieši pie mājas ir arī gors un arī Rēzeknes ezers. Tā kā vieta ļoti laba, autoosta tā arī ir 10 minūtes. Podiņš ar emocijām. Ļoti labi, un arī komunikācija ar saimnieku bija ļoti laba. Viss ļoti ātri, veiksmīgi. Ir jau nākošais rīts, un tagad es no Rēzeknes drīz
braukšu uz Sakstagalu, bet tagad, kamēr man vēl ir kaut kādas 2 stundiņas laika, es varētu pastaigāt šeit apkārtnē, kas man ir tuvāk manam dzīvoklītam, kur es paliku, un parādīt kaut ko no Rēzeknes, bet tā būs ļoti, ļoti maz daļa, tāpēc, ka Rēzekne ir diezgan milzīga pilsēta, teiksim tā, manuprāt. Rēzekne ir ļoti, ļoti liela. Un te ir daudz ko darīt. Vispār ir tā, ka pēdējos gados man ir sanācis uz Rēzekni braukt katru gadu ciemos uz kādām 2-3 dienām. Un šādi te braukt uz Rēzekni kā turistam reizi gadā, vasarā, uz tām dažām dienām ir izcili. Es vienmēr esmu tik ļoti labi atpūtusies, tik daudz ko redzējusi, daudz ko izstaigājusi. Tā, tepat ir kurs, esmu parādījuši. Un Rēzekne vispār turismam ir super, super forša. Es domāju, vietēji iedzīvotāji arī ir diezgan apmierināti. Protams, tur viedokļi vienmēr dažādi, bet šādi te atbraukt, atpūsties ir super forši. Tiešām pilsēta ir liela, bieži vien kaut kas notiek, kaut kādi pasākumi vai kas. Cilvēku ir daudz un ir viss izbūvēts, labi iekārtots, ir parks tāds un parks šitāds. Un Rēzeknes ezers vispār man ir viena no mīļākajām vietām Latvijā. Viņš ir diezgan milzīgs, diezgan liels. Un ap viņu ir uztaisīta superīga taciņa, pa kuru var staigāt apkārt. Tur gar to ir arī kaut kādas kafejnīcas un vēl visādas izklaides. Kempings tur arī ir, un man liekas, es esmu arī trailerus redzējusi tur pie tā ezera. Tur ir tik forši un tik smuki. Tā kā uz Rēzekni ir vērts braukt noteikti uz vairākām dienām, tāpēc, ka vienā dienā tur tā varbūt izskriet cauri, bet ja grib tā forši atpūsties un forši visu apskatīt, tad noteikti uz vairākām dienām un ar nakšņošanu. Man tagad sanāks, ka es nakšņoju tikai šonakt, rītdien es jau nakšņošu Jēkabpilī. Un nepateicu, ka šeit, protams, ir ļoti daudz dažādas kafejnīcas. Vasarā pat ar ārā terasēm, ļoti smukām, foršām un viss kaut kas interesants, ēdams, un katrs atradīs sev visu kaut ko, kas garšo, kas negaršo. Un Gors arī notiek regulāri koncerti. Var braukt uz koncertiem, apvienot braucienu ar tiem. Tiešām šeit ir ko darīt. Un ir muzeji un amatnieku māja, un kas tik te nav. Esmu nedaudz apgājusi ap Rēzekni, un tālāk es došos uz Sakstagalu. Tad vēl šodien man plānā ir Viļāni, Stirniene, Atašiene un Jēkabpils, bet tie jau tad būs nākamajā video. Un ko es kopumā par šo pirmo dienu varu teikt, ir tas, ka noteikti uz Latgali ir jābrauc uz vairākām dienām, kārtīgi jāizvēlās, kuras vietas apmeklēt, bet ir ļoti daudz pilsētu, mazāku, lielāku, ir ciematiņi, kurus ir vērts apmeklēt. Vajag pirms tam izpētīt un saprast, kas pašam ir interesantāk, ko gribas redzēt, ko nē. Ar nakšņošanām viss ir viegli pieejami, atrodami, protams, lielākās pilsētās. Ja ir auto, tad ir iespējams, protams, palikt arī viesu mājās, kuras ir kaut kādās nomaļākās vietās. Un cenas arī ir dažādas, bet uz Latgali ir jābrauc, ir jāceļo,
Ir ļoti skaisti forši. Man personīgi uzreiz es pamanu to, ka ir reliefs ainavā, jo esot no Zemgales, mums ir diezgan tāds plakans, un Rīgā ir tā, kā ir Rīgā. Bet atbraucot uz šejieni, uzreiz pamanu to paugurainumu, arī nedaudz vairāk to savvaļu, jo arī pat ar vilcienu braucot, tu brauc caur vēl mežainākām zonām un vietām. Un viss liekas tāds nedaudz atšķirīgāks. Un ir šeit savas unikālās tās vērtības. Līdz ar to, ja ir iespēja, ir jābrauc uz vairākām dienām un jāmēģina tomēr pavadīt vairāk laika visās vietās, tāpēc, ka šeit tiešām ir ko redzēt. Katrā pilsētā vai ciematā ir kaut kas savs. Un, jā, būs ļoti interesanti.